Labrīt, 9:36 minūtes bez 24 minūtēm 10 no rīta. Labrīt, un mums ir šobrīd brīnišķīga viešņa radios konto studijā mūziķa Māra Upmana-Holšteina. Labrīt! Labrīt! Un šoreiz stāsts ir par projektu Mārmāra, nevis par astronautiem, kam mēs parasti esam tevi pieraduši satikt šeit radios konto studijā. Un es parasti tā prātoju, kas liek mūziķim pateikt grupai, klausieties, čaļi, jūs esat forši, bet, tomēr man ir kaut kā arī savas intereses, ja? Vai arī, mums gluži šajā ziņā nesakrīt, vai arī čaļi pasaka, nē, šito dziesmu mēs nespēlēsim. Kāds notiek? Jā. Vispār viņiem pateikt, to ir laikam visgrūtākā sadaļa, bet sevī to sajust, tu vienkārši sāc vienā brīdī top kaut kas, ko tu saproti, to es puišiem varbūt varu parādīt, bet es nevaru gaidīt, ka viņi ar mani kopā to var iznest un izdziedāt. Es tā kā pat nevaru no viņiem to pat prasīt, ka tur ir kaut kāda cita šķautne. Un arī, tas bija tāds muzikāls eksperiments, es to darīju tīri, lai iemācītos kaut ko jaunu, un tad jo vairāk tu dari, jo vairāk saproti, ka tur tiešām ir jauns apvārsnes, pēkšņi tur ir jauna aizrautība, un saproti, labi, es tur gribu iet un gribu izpētīt šo teritoriju. Ko jaunu tu par sevi iemācījies šajā pieredzē? Šodien esmu atnesusi dziesmu Pusmūža krīze. Man liekas, tas ir tas, ko es iemācījos. Es sapratu, ka man ir kaut kāda identitātes krīze, radošā veidā viņa nāk ārā. Un iespējams tā ir tā slavenā alķīmija, ka mēs kaut ko, kas mūsos notiek, mākslinieki alķimizējam mākslā, darbā, skaistajā, un te jūs varat novērtēt pēc tam, kas tad ir noticis. Vai varētu gadīties, ka puiši vienkārši teica, ne, šitādu dziesmu mēs nespēlēsim, kādu Pusmūža krīzi tu ko, Māra? Starp citu, man šķiet, ka meitenes visas uz vārdu Pusmūža krīze reaģēja labāk nekā visi džeki. To es esmu tā pamanījis, parādot šo dziesmu dažiem apkārt. Un, jā, es pat neriskēju prasīt, lai mani puiši ar šo vārdu sadzīvo. Jā. Kā tu sadzīvo ar vārdu Pusmūža krīze, Valdi? Es nevaru sagaidīt, ka tas pusmūžs iestāsies beidzot. Jo krīzes ir bijušas vislabākās. Vislabākais, kas ar mani noticis, ir pateicoties visām krīzēm. Visi motocikli, piedzīvojumi un apziņa, ka dzīve var kādā brīdī beigties, vai dzīvojam? Nē. Aiziet, ka dzīvojam tagad. Lūk, tev tiešām ir mocis, jā, jo mocis ir tas stereotips. Es tieši smējos, kādā intervijā teicu, tā kā meitenēm no sērijas čāļi un botoks tā džekiem moči. Tas tā kā pirmais, jā, bet pirmā asociācija. Bet moči bija Māra pirmajā klipā Villa Balī. Tur es izbraucu arī ar mocīti, un tur bija jaunāka džeki tajā klipā arī. Šī ir Māra trešā dziesma, jā? Jā, šī ir trešā. Man liekas, ka pirmā, ar kuru es pa īstam saprotu, tā kā šis projekts ir pa īstam, un esmu gatava arī oficiāli pateikt, ka būs albums, un vairs no tā nekautrējos, jo visu laiku tie pirmie soļi ir tādi bailīgi. Kolosāli Māra, Pusmūža krīze. Ko? Tas tā kā tu mēģini prognozēt, kas ar tevi notiks pēc gadiem 20, ja? Tu zini, ko man dažreiz atceries, ka šobrīd vēl var par šo tēmu drusku smaidot, ķiķinot tā kā runāt. Un labāk es to pateicu pirmā, un tagad nevis tad, kad pa īstam visi pamanīs brutāli uzkrītoši, tad vairs neviens nevarēs man neko pateikt, jo vecas ziņas. Radios konto. Laikam man ir pusmūža krīze, man sāk patikt jaunāki čaļi. Jo lūk par šo jautājumu. Jā, par šo frāzi. Mūsu šī rīta viešņa Māra, jautājums, ko tavs vīrs saka par šo visu, par šo tavu atzīšanos? Man jāsaka, šo jautājumu es saņemu diezgan, tas ir populārāks jautājums par to, kāpēc pusmūža krīze. Jā, Māra. Es ļoti atvainojos, tā nav izvairīšanās no jautājuma atbildes. Nē, vīrs atbalsta. Viņš, man liekas, ka viņš... Beidzot viņš tev sāk patikt. Viņš ir pusgadījis, ap citu vecāku. Mēs esam vienauči. Bet viņš man ir atbalstījis visu laiku, visā manā radošajā procesā, un absolūti es tur jūtos brīvi. Un varbūt man bija mazliet kautrīgi viņam rādīt, bet viņš noklausījās, teica, baigi forši, tu beidzot pateici to, ko visas sievietes domā. Un viņš saka, varbūt tev jāiet tur vēl tālāk. Vienīgais rēķinies, ka visi jautās, kas ir tie jaunākie čaļi, un viņš saka, varbūt tev jāiet tālāk, un jāprasa arī, lai klausītājs te dalās ar saviem stāstiem, par ko viņas domā, un Džiljana Andersona vai X-File slavenā Skalija. Viņa ir izdevusi grāmatu, kurā apkopojas, ko sievietes domā un patiesībā vēlas. Ja? Un tā kā tur ir kaut kas, man liekas, par to, varbūt arī par to ir pusmūža krīze, ka visi, ko mums likās ir jāklusē, varbūt kaut ko no tā var drīkst arī pateikt skaļāk. Jā, mēs kļūstam drosmīgāks, man šķiet. Ritiņ, tev arī patīk jaunāki čaļi. Māra, tātad jautājums bija par mūsu šī rīta tēmu. Mūsu šī rīta tēma, tu teici, ka tu automašīnā braucot klausījies. Mēs tā klausītājiem runājam par vienkāršajām receptēm. Kur tās divu sastāvdaļu. Es tikai pajautāt piedošanu, viss ir kārtībā, kamēr Valdis neatzīst, ka viņam sāk patikt jaunāki čaļi. Tā kā visi pārējie šajā telpā, viss ir kārtībā.
Kas vainas jaunākiem čaļiem? Ne, nu, Tā, droši. labi. Tātad divu Atgriežamies pie tās, recepšu es klausījos jā. mašīnā, un man Jā. likās, vispār man šokēja lasis ar medu. Tas man bija tāds pārsteigums. Es atceros, man omī dzēra rūgšpienu ar cukuru, tas arī likās šokējoši. Un kanēli. Tā, to es nezinu. Tā jau trešā Tas tā kā sastāvdaļa. sarūks, tu viņu nesamaisi, viņš sarūks, viņš ir tādā vienā masā, tu uzkaisi kanēli un cukuru, Jā. un tad ar karotēm. Nu, labi, bet Vai tev, Māri, to ir es kāda paņemšu. tāda 2 sastāvdaļu recepte? Tātad maniem bērniem mājās ir gurķis ar medu, tas ir no manas bērnības Jā. pārņemts, un otrs ir banāns ar zemesriekstu sviestu. Jā, Tas aiziet arī ļoti topā. garšīgi, jā. Un to zinu, kad ja bērni tur grib ēst, es saku, aiziet paņem banānu, un viņi paši jau vēl kārā tu zemesriekstu sviestu. Bet vislabākā recepte, ko es jums esmu atnesusi šorīt, 2 sastāvdaļa ir šī jaunā dziesma, jo tā ir tapusi būtībā es un Mikīna, kurš visu miksējis, masterējis, līdz producējis, man sēdējis blakus. Tā kā, Cik viņam gadu? Viņš ir jaunāks arī, diezgan. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas ļoti, ļoti palīdz man atrast jaunās savas krāsas. Jo jāatzīst, 20 plus gadus esot mūzikā, tev liekas, ka tu jau visu zini, un tu pat nepamani, kurā brīdī tu sāc atražot tā kā stereotipus. Jā. Un tad ir baigi forši satikt jaunāku paudzi, kur tev parāda visus jaunos, aktuālos, visas skaņas un tēmas. Mārs dziesmu meklē atslēgas vārdi Mārmāra un pusmūža krīze. Un, cik es saprotu, tā būs daļa no jauna albuma. Jā, es nākšu pie jums pavasarī Ļoti atkal. priecāsimies. Sarunājuši. Redzēsim, kur tā krīze būs aizvedusi. Paldies jums! Māra Upmani joprojām Holsteina. Jop. Jop. Radio Skondo.